cilvēki ir ļoti apmierināti un ļoti laimīgi, gan vizuāli, tāpēc, ka cilvēki redz un dzird, ka mūs slavē un visi priecājas, kādi mēs skaisti no ārpuses. Un, protams, tas atsaucās arī uz mūsu maciņiem. Kāda ir tā atsaucība uz maciņiem ziemas? Mums tagad janvārī, februārī apmēram vienādi bargas ir bijušas. Nu, īstenībā tā. Es sākšu teikt par savu maciņu, jo pēc svešiem laikam nav pieklājīgi runāt. Un kopīgo maciņu es arī tā īsti nepārzinu, bet, teiksim, ja mēs skatāmies pagājušā gada decembrī, tas nu gan nebija tik silts kā šajā decembrī, tad man ar visu kredītu maksājumu bija turpat vai 80 lati lētākas izmaksas nekā pagājušā gadā. Janvārī jau plus mīnus mums bija jau tās temperatūras tādas pašas kā pagājušajā gadā, tad bija kaut kur 60 lati palika manā maciņā. Tā kā es domāju, ar pagājušā gadu. Tas ir ar visu lielo kredītu maksājumu, kad mēs cilvēkiem teicām un solījām iesākot šo te pasākumu, visu renovāciju un projektu, kad nebūs vairāk jāmaksā, bet tad iznāk tagad, kad ar visu lielo maksājumu mēs vēl jo vairāk pelnam. Šī te katlumē, viņa ir ļoti moderna, ar augstām automatizācijas iespējām un regulēšanas iespējām. Attiecīgi, visas temperatūras tiek automātiski regulētas. Tad, kad nevajag, mēs samazinām, tad, kad vajag, mēs padodam tik, cik vajag. Viss ir tā nopakots, ka viss siltums, kas ir paredzēts, aiziet vecmāmiņai tur dzīvoklī, ja? Katls pats ir labi nosiltināts, akumulācijas tvertne ir labi nosiltināta, viss caurlos nosiltināts. Bet tas, ko mēs esam uztaisījuši arī, jūs varbūt varēsiet redzēt, katls gaisu paņem no katlumais augšas. No siltākā gaisa. Jā. Tas, ko mēs pazaudējam, mēs tāpat ņemam un padodam atpakaļ uz katlu. Nu labi, viltīgi jūs esat bez gala, es tā dzirdu. Bet tā lielākā viltība jau bija tās saules baterijas uz jumta. Kā tās tagad strādā? Vai tiešām ir tā, ka vasarā vairs nav vajadzīgs siltais ūdens no šitā glaunā zaļā verķa? Kad ir saule, tajās dienās nevajag. Bet jāatcerās, ka ir dienas, kad ir lietus, teiksim, un nedēļu var nebūt saule. Tad, protams, katls ir jādarbina. Nu, grāmatvede man tā zināja teikt, ka kādi 700 lati mēs esam iekonomījuši pa tiem 3 vasaras mēnešiem, nu, kas mums būtu jāpatērē, teiksim, pērkot granulas vai attiecīgi gāzi. Bet vasarā siltais ūdens pārsvarā ražojas ar sauli? Lielākoties tikai no saules kolektoriem, jā. Klausieties, nu nevienas sliktas ziņas, nu pilnīgi tā nemēdz būt dzīvē. Jo tā ir liela lieta, vai ne? Piekrītiet, ir daudziem nav drosmi uzsākt, tāpēc arī nerullē Latvijā. Tā ziņa, protams, ir tās Eiropas apgūstamās naudas ar visu savu papirogrāfiju, birokrātiju par lielajiem koridoriem. Vienīgais, kas man šobrīd nāk prātā. Labā ziņa ir, ka man patīkami atzīmēt to, ka mums šo katlu pasē visu laiku universitātes puiši, viņi palīdz un piečubina, un tā tad viss tas iet procesā, paši varbūt mēs nevarētu tā. Nu jā, jūs esat gal galā zinātnes māja, vai ne? Jūs esat riktīgs eksperiments. Tieši tā. Šai mājai paveicās, viņai bija riktīgi daudz palīgu, gan Eiropas nauda, gan Norvēģu nauda. Viņi varēja abas lietas izdarīt un to ekonomiku, var teikt, izsist pa 100%. Parasta māja Latvijā, parasts iedzīvotājs, viņš visdrīzāk nevar atļauties abas lietas uzreiz. Kuru ir svarīgāk darīt pirmo siltināt vai pāriet uz citu apkursu sistēmu? Ja pareizi, tad vajadzētu pareikināt. Jums auditors pateiks, ar šito vajag sākt, ar šito arī vajag sākt, bet šito pagaidām nē. Tas ir dārgi un pagaidām jums tas nav vajadzīgs. Teiksim, jaunās tehnoloģijas, viņas ļoti ātri paliek lētākas.